Es vēlētos aicināt Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājuma nodaļas kroka un metāla priekšmetu glabātāju Gundagu Skagali, kas mums šodien atklās to, kāda Sēlijas kultūrvēsturiskā novada krājuma priekšmeti ir atrodami muzeja krājumā un kā mēs varam redzēt arī šos amatniecības paraugus un īpašības. Lūdzu, Gundaga! Labdien! Kā vietas identitātes veidotāji, kas izceļ lokālās iezīmes, varbūt arī amatniecību. Un Sēlijas iedzīvotāji atzīst, ka viņiem raksturīgais ir 4 lietas – kogriešana, keramika, adīšana un aušana. Kādu stāstu par Sēliju un tās iedzīvotājām stāsta lietiskie priekšmeti, vai tiem tiešām ir pazīmes, kas raksturīgs tikai Sēlijas vēsturiskajai zemei? Un kas tad veido to Sēļu identitāti? Izvērtēt Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājumu šajā kontekstā, manuprāt, šobrīd ir īpaši aktuāli, ņemot vērā topošās Sēlijas sētas ekspozīciju. Tāpēc sāksim. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājumā pirmie Sēlijas priekšmeti, kopskaitā 16, iegūta etnogrāfa ekspedīcijā jau tālajā 1952. gadā, toreizējos Aknīstes un Neretes rajonos. Jāpiemin gan, ka atsevišķi amatniecības paraugi jau iegūti reizē ar Bornas baznīcas eksponātu ēku 1937. gadā. Piemēram, Erģelnieka soliņš. Iecerētās Sēlijas sētas ekspozīcijas vajadzībām muzeja speciālisti visus šos gadus ir mērķtiecīgi vākuši priekšmetus, sākot jau no 1960. gada. Piemēram, ķiermeļu rija Mazzāles pagastā ir iegādāta kopā ar tajā izmantotajiem priekšmetiem, lauksaimniecības tehniku, mēbelēm, darbarīkiem. Un šajā diagrammā, kas ir pa kreisi, var redzēt, ka visvairāk priekšmetu ir no Sēlijas centrālās daļas muzeja krājumā, un visbagātīgāk priekšmeti, skaitā 165, ir iegūti tieši Mazzāles pagastā, kur atrodas uz muzeja pārvestā topošā eksponāta ēka Rija ķiermeļi. Nedaudz mazāk priekšmetu 112 ir no Aknīstes un 105 no Rubens pagasta. Visam kopā līdz šim ir bijuši vismaz 20 dažāda apjoma Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja etnogrāfu un krājuma glabātāju zinātniskās ekspedīcijas uz Sēliju. Un jaunākās, kas mēs jau tikko dzirdējām, bija 2024. gadā, un tās notika ar Sēlijas vēsturiskās zemes kultūras programmas atbalstu. Ļoti interesanta tabula. Materiālās kultūras un dzīvesveida raksturošanai Sēlijā darinātie vai tur lietotie priekšmeti muzeja krājumā līdz šim ir identificēti 1115. Un tajā skaitā pēdējos gados Sēlijas ekspedīcijās krājums ir papildināts ar 112 priekšmetiem. Un kā mēs varam redzēt, tad ekspedīciju dalībnieku lielāku uzmanību ir pievērsus atsevišķām priekšmetu grupām – tekstilijām, kā mēs jau dzirdējām, keramikai, salmu, klūgu un skalu pinumiem, sprēslīcām, mēbelēm un arī mūzikas instrumentiem. Visticamāk, šī izvēle ir bijusi saistīta ar pētniecības tēmām. Un saglabātās liecības lielākoties datējums ar 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta sākumu. Līdz ar to Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā ir salīdzinoši plašas māla podu, dažādu dvieļu un sprēslītes kolekcijas, kas ir pozitīvi, jo tas ir labs avots pētniecībai un ceļu identitātes skaidrošanai. Tā, šeit jūs arī redzat tos priekšmetus, kas ir visvairāk, bet kopumā arī priekšmetu grupas ir vairāk nekā šeit attēlots. Tātad jautājums, kas pēdējā laikā ir ļoti aktualizējies, vai pastāv Sēļu etnogrāfiskā keramika. Keramiķi no Zasas Andas Varāna par saviem krājumā esošajiem etnogrāfiskajiem traukiem teica, es tagad citēšu, es jau pierādīt nekā nevaru, tur jau apakšā paraksta nav. Es nezinu, amaš no kāda nopirka, no kādas citas malas.
Bet tas viss ir tāds, Latgalē neatbilst, Kurzemē neatbilst, un forma arī viņiem tāda vienkārša, un dekorējums ir vai no angoba un caurspīdīgi, vai plastiskais. Un kā liecina ekspedīcija laika pieraksti, tad daudz māla trauks Sēlijā tik tiešām ir pirkuši no žīdiem, kas tos vadāja pa apkārtni un vāca lupatas. Kad lupatas laiks bija savākts, tad žīds atbrauc un apmainīja pret dažādām lietām, tostarp arī māla traukiem. Tā, piemēram, ir darījuši Viesītē. Citu pirka trauks tirgos no latgaliešiem, kuri brauc pāri Daugavai. Taču būtiski, ka Rīgas muzeja krājumā keramikas trauku analīze izcelsme šo trauku ļauj apgalvot, ka Sēlijā, tāpat kā Latgalē, Kurzemē un Vidzemē, ir sava lokālā podniecība, keramika. Un par Sēlijas podiem Rīgas muzejs lielākoties var pateikt paldies krājuma glabātājai Elgai Kēzei, kura mērķtiecīgi tos ir vākus 20. gadsimta 80. un 90. gados. Līdz ar to krājumā ir 198 keramikas trauki, kur ir izgatavot un vai lietot Sēlijā. Tā arī, manuprāt, ir liela bagātība. Šeit jūs redzat, kāda priekšmetu grupas ir un kā tās sadalās. Diezgan labi pārstāvēt. Sēlijā ir bijuši spēcīgi podniecības centri, piemēram, Aknīstē, kur 20. gadsimta sākumā darbojās vairāk podnieki. Jāzeres Buļķis, piemēram, viņa darbs kaut kur šeit. Līdz Pirmajam pasaules karam bija muižas kalps un ar māla trauku gatavošanu sāk nodarboties pēc kara Latvijas laikā. Viņš darināja dažādus traukus, galvenokārt podus, bļodus, vāzes darinājis bez osām. Taisīs arī svilpavniekus, gailīšus zirdziņus. Šis podnieks ir dzimis 1876. gadā. Tad vēl ir tēvs un dēls Serafinoviči. Jānis Serafinovičs ir dzimis 1884. gadā Gārsens pagastā, bet Juris 1923. gadā Aknīstē. Nav daudz ziņu par viņiem, ja vien neskaita, ka 1940. gadā Ilūkstes miertiesnesis Jānis Serafinovičs par māla trauku izgatavošanu sodīja ar 20 latiem vai 5 dienām arestā, jo viņš tos darīja neatbilstoši saistošiem noteikumiem. Podnieks Miķēns. Mikenes visticamāk bija lietuvietis Jons Mikenes, kas ir dzimis 1899. gadā un kas ir slavens Lietuvas aviators, keramiķis un tēlnieks. Viņš ir dzimis pie Aknīstas, kur gājis arī skolā, un 1944. gadā pabeidz keramikas nodaļu mākslas skolā Kaunijā un bijis Viļņas mākslas akadēmijas profesors. Podnieki bija arī citos Sēlijas pagastos, piemēram, Subatēs strādājis podnieks Bašķis, un arī viņa gatavotie trauki. Gan tiesa vienā eksemplārā ir mūsu krājumā. Pauls Lindebergs no Biržiem arī ir keramikas personība, par ko būtu īpaši jāpiemina. Viņš ir strādājis salas ciema Modara pakalnos, kas ir Biržos, un taisīs dažādi izmēri, bet pēc formas diezgan līdzīgas bļodas ar 2 virpas līnijām uz augšmals nededzinājis. Un podnieks Lindenbergs gatavojas trauks līdz 1939. gadam un pārdevis tuvākajiem kaimiņiem un vedis uz Viesītes, Jēkabpils un Nereces tirgiem. Muzeja krājumā ir 30 Lindenberga izgatavotie trauki. Un 21. gadsimts. Annas Varāna Zasā. Krājums ar Sēlijā izgatavotajiem traukiem tiek papildināts arī šobrīd. 2024. gadā krājuma nodaļas ekspedīcijas laikā Sēlijā pabijām pie viņas amatniecības centrā Rūmas. Viņas darbos tradicionālais mījās ar laikmatīgo, bet viņi uzsver, ka viņi vairāk strādā savā stilā, nevis etnografiskajā. Un Sēlijā viņas traukos parādās, piemēram, ar glazūrām, kurās tiek izmantoti zemes toņi, migla, purvs, pļava. Un viņš saka, te ir mana Sēlija, un rādīja uz tiem traukiem tajā stūrī.
Es jau stāstīju par tiem augiem, te ir pilnmēnesis, kas caur aizkariem izlien. Man bija arī plūdu sērija, kad Sēlijā bija lielie plūdi, tādi asfalta palēk trauki. Tie trauki nav etnogrāfiski, bet var saprast, no kurienes tas ir. Sēlija man visu laiku iet cauri. Un tagad Rīgas muzeja krājumā, mūsdienu laikmetīgās mākslas kolekcijā, ir viens Antas Svarānas šķīvis ar nosaukumu Melnie rutki. Tātad Rīgas muzeja krājumā ir 43 sprēslītes, kas ir izgatavots un lietots Sēlijas teritorijā, un visvairāk no Rubenes pagasta 6, kā arī no Aknīs un Bebrens pa 4. Un kā Mārtiņš Kuplais, kurš ir pievērsies sprēslītes pētīšanai, uzsvēra, un viņam izrādās ir taisnība, ka Sēlijas sprēslīcām ir raksturīga formas vienkāršība, ko mēs varam šeit redzēt. Tās ir izgrieztas, apakšdaļā ripveida, augšdaļa ovāli noapaļot, un dēlīšu vidus daļa parasti ir sabiezināta. Un tajā ir 1 līdz 3 caurumu adatai. Un Sēlijas sprēslīcām nav raksturīgi rotājumi. Ja mēs liktu citu novadu sprēslītes, tad būtu diezgan būtisks atšķirības. Tiesa līdzīgas sprēslītes arī daļai zemgalē raksturīgas, bet sprēslītes izplatības robežas noteikšana varētu turpināt diskusiju par Sēlijas vēsturiskajām robežām. Taču tas ir cita pētījuma mērķis, un es ceru, ka to drīzumā tiks atbildēts kādā publikācijā. Tātad sprēslītes ir rīks vērpjamās kodaļas piestiprināšanai pie vērpjamā ratiņa. Un faktiski tas būtu jākomplektē krājumā kopā ar vērpjamo ratiņu, taču ekspedīciju dalībnieki visbiežāk tā nav darījuši. Iespējams tāpēc, ka ratiņš vai nu ir pirkts tirgu vai pasūtīts pie amatnieka, bet sprēslītes visbiežāk saņemt kā dāvanu. Līdz ar to muzeja krājumā ir tikai 3 vērpjamie ratiņi, kas ir izgatavoti Sēlijā. Bet vismaz vienam mēs zinām, lai gan ne pilnīgā apjomā, bet zinām meistaru, kas to ir gatavojis. Un 2 sprēslītes ir kopā ar adatām. Viena ir ar dzelzs adatu un viena ar koku adatu. Šo mēs ātri pārskatīsim pāri, jo, kā mēs jau dzirdējām, muzejā ir iznākusi lāžu katalogs, kur to visu var apskatīt. Un, lai gan muzejā ir plašākā lāžu kolekcija Latvijā, tomēr Sēlijā tapušo lāžu starp tām ir gauži maz, tikai 12, ieskaitot arī skolnieku lādus un ceļojumu lādi. Tātad veļas vēlēšana ir veļas mazgāšanas paņēmiens, kad daudzot ar vāli grīstai sagriezt veļas gabalu, tas tiek mazgāts. Un drēbes vēlējot mazgāja visā Latvijā. Veļas vāli parasti darināja no oša vai bērza koka, to līdzīgi kā sprēslītes puiši darināja meitām, vīri, sievām. Latvijas etnogrāfiskā Rīgas muzeja krājumā ir 6 vēlējamās vāles, kas ir izgatavotas Sēlijas teritorijā. Tās ir atšķirīgas no citos Latvijas reģionos koncertētajām ar savu plato un plakano darba daļu. Darba daļa griezumā parasti ir vai nu taisnstūris vai garana elipse. Un šādas formas veļas vāles ir konstatētas arī daļā Latgales un Polijas. Muzeja krājumā glabājās arī viena veļas vāles izgatavotāja fotogrāfija, un tas ir Jānis Graudiņš no Asaras, kas ir izgatavojis šo izcilo amatniecības paraugu. Labi. Muzejā ir arī diezgan apjomīga krēslu kolekcija. Kopumā ir 31 krēsls, kurš ir izgatavots vai lietots Sēlijā. Un visvairāk krēslus ekspedīciju dalībnieki ir ieguvuši Mazzalas pagastā 10 krēslus un Sēlpilī, Asarē un Rubeņos. Krēslu pa kreisi ir darinājuši ķiermeļu saimnieks Nikolais Mačiņš Mazzalas pagastā 19. gadsimta 2. pusē, un tas lietots gan saimnieku, gan saimnes istabā. Pēc krēslu no labās puses muzejs ir ieguvis 2023. gada krājuma nodaļas ekspedīcijas laikā Demens pagastā. Tas ir profesora Ērika Jakobsona dāvinājums, un to 20. gadsimta 50. gados ir pirkts Ilūgstes tirgū par 5 rubļiem. Pašu izgatavotās rotaļlietas parasti norāda uz sabiedrības modeli, kurā amatniecība bija svarīga dzīves ikdienas sastāvdaļa,
un pirktās rotaļlietas nemaz nebija tā pieejamas. Tāds Zasā ir māla putns, par ko stāstā, ka divas māsas vecāki ir aizsūtījuši pie vecvecākiem, un vecstāvs, lai nodarbinātu meitenes no vannas ar māliem, kas lietot plaisu aizsmērēšanai krāsnī, taisīs putnu, respektīvi māla bumbuļus, kuri savērtu uz striķiem, un meitenēm bija jārāda, kā tas putns var knābāt. Un Latvijas etnogrāfiskā muzeja krājumā šādu putnu nav, bet ir 2 rotaļu rati. Vienas darinājis Bonifācijas Rundāns Neredz pagastā. Savukārt zirdziņu ir gatavojis Jānis Baltmans Rubeņu pagasta Riekstiņos savam dēlam Pēterim. Turpat Riekstiņos. Zirdziņam gan trūkst atstiņas, kas bijuši kā metāliskas ovāla plāksnītes, kas piestiprināts ar nagliņām. Jebkurā gadījumā rotaļlietas, neatkarīgi no tā, kurā vēsturiskajā novadā tās ir izgatavotas, tās ir veids, kā tiek parādīts, kas ir svarīgi, ko nodot tālāk nākamajām paaudzēm, un arī amatniecības paraugu spēcīgi. Krājumā ir arī 15 svečturi no Sēlijas, bet šī gadījumā es pievēršu uzmanību šim konkrētajam svečturim, vienai svecei, kas ir darināts 20. gadsimta 80. gados Meduma pagasta Daugaviešos. Tos kaiminamās virpas ir izgatavojis Staņislavs Masāns, lietuvietis, kad viņam bija apmēram 80 gadu. Šo svečturi varēja likt plauktā zem svētbildēm, un ekspedīcijas dalībnieki 1988. gadā šo svečturi ir atraduši kastē istabas augšā kopā ar svečturi 4 svecēm un vēl pāris šādiem svečturiem, kas bija taisīti kaimiņiem. Brāļi Masāni, viņu brāļi, bija izgatavojuši arī basu, tā saucamo basetļu, no eglas un bēras koka, un viņi bija sākotnēji izmantot to, kas tur ir redzams, un arī fotografijā. To viņi paši bija sākotnēji izmantojuši kapelā māju muzicēšanai, un vēlāk glabāja par piemiņu, līdz tas nonāca Brīvdabas muzejā. Mūzikas instruments ir taisījis arī viņu tēvs, mazās vīoles un kontrabasus. Un viņi visi brāļi turpināja tēva amatu, jo bez šiem 2 brāļiem bija vēl, un viņu galvenā nodarbošanās tomēr bija zemkopība. Tad 2024. gadā ekspedīcijas laikā devāmies vēlreiz uz Daugaviešiem, gribēdam redzēt, kā ir mainījusies vēsturiskā ainava. Pārliecināties, vai mājas vēl tur ir, un vai tur kāds vēl no Masāniem dzīvo. Lūk, tas bija tas, ko mēs tur konstatējām. Mājas ir bijušas neapdzīvotas kādu laiku, bet ir ieguvušas jaunu saimnieku, kādu no Masānu dzimtas pārstāvjiem. Un tad palēnām tiek sakopts viss. Būtiski, kāpēc ir arī šī pirts fotografēta, jo tā neatbilst Sēlijas sētas koncepcijai, jo tā ir pārāk jauna. Bet būtiski tas, ka šī pirts liecina par to paradoksāli, bet ka šajās saimniecībā šie 2 vīri ir darījuši pilnīgi visu mājās, pat ratus taisījuši mājās, un pie pirts bija ierīkojuši mazu smēdīti, kurā viens no brāļiem ir veicis arī kalēju darbu. Un to darījuši tāpēc, lai nebūtu jāmaksā amatniekiem. Darbnīcas viņiem nav bijis, viņi ir taisījuši dzīvojamā mājā, tajā, kas tur pa labi, un tur vēl joprojām ir loks, kas bija iepriekšējā fotografijā redzams, kur viņi abi bija fotografējušies. Un ir arī Daugavieši 2. Tur dzīvoja 3. brālis, kurš arī bijis kokamatnieks un ir darinājis šīs ēkas, ko mēs redzam. Ja jūs redzat malku šķunīti, tad tur ir arī šis lievenīts ar izgrieztiem kokiem. Vīrs, kas mūs sagaidīja, Masānu dzimtā ir ieprecējies un apliecināja, ka visi brāļi bijuši amatnieki ar zelta rokām. Atgriežoties pie Sēlijas iedzīvotāju minētā, ka viņa identitāte raksturo ne tikai keramika un kogriezuma, bet arī aušana un adīšana. Muzeja krājuma ekspedīcijās un dāvinājumos ir iegūti 268 tekstīliju priekšmeti. Un visvairāk tekstīliju kolekcijā ir pārstāvēti Sēlijas dvieļi. To ir 62.
Pirmie dvieļu krājumā ir iegūti no Ilūgas 1960. gadā. Pēc lietojuma muzeja krājumā ir visu tipu dvieļi, tajā skaitā arī kapu un bēru dvieļi. Un plaši pārstāvēt ir arī galdauti, tie ir 31. Un pirmais savukārt ir iegūsts 62. gadā, bet otrais ir bijis tamborēts no Bebrens pagasta, kas arī bijis Darnāts meitas pūram. Strauji tuvojamies beigām, jo šis ir trešās izplatītākās tekstīlijas, kas ir iegūtas Sēlijā, Segas. Precīzu datu par gultas segu izcelsmi nav. Kā tiek pieļauts, tās varētu būt radušās vienā laikā ar gultām, un tāpēc man jāpasaka, ka muzeja krājumā ir 17 Sēlijā izgatavotās gultas un 38 segas. Segas gan ir svītrēnās, gan rūtainās, gan rakstainās, un senākā ir datējuma 1900. gadu, jaunākā ar 1987. gadu. Un senāku segu neesamību skaidrojam ar to, visticamāk, kas samērā vēl ir uzsākt to mērķtiecīgu komplektāciju, un tās vienkārši vairs nav saglabājušās. Tātad tās ir segas, un tad mums ir gan arī tamborēts, sadīts, un nepieminēja arī lupatu segas, kas radītas Sēlijā. Un kā būtu, ja arī jūs justos etnogrāfijai piederīgi un ļautos radošajam nemieram teikts Kruspils kultūras centra tautas lietušās mākslas studijas Saugriežu mājaslapā 2025. gadā. Un šīs studijas biedri etnogrāfiskajam nemieram ir ļaujušies acīm redzot jau no savas dibināšanas laikiem. Un mūsdienu lietušās mākslas kolekcijā tiek glabāts šāds 17. gadu beigu, 18. gadu sākuma amatniecības paraugs. 1932. gadā izgatavotas kamanas un tām piederīgas tekstīlijas, kas tapušas pusgadsimtu vēlāk. Kamanu dzeltenais krāsojums nav oriģināls, tās ir nedaudz salabotas un nokrāsotas pirms eksponēšanas 1980. gadā Republikas lietušās mākslas izstādē Rīgā. Un šis komplekts ir piedalījies vairākās izstādēs. 79. gadā Jēkabpilī, 80. gadā Zarasos Lietuvā, Rīgas dziesmu svētku izstādē un arī Republikas lietušās mākslas izstādē. Un šobrīd tas ir Rīgas muzejā, un tāpēc es jūs aicinātu ļauties etnogrāfijai, to tāpat kā to dara 20. gadsimta vidus amatnieku paudze Sēlijā, un lai Brīvības muzeja krājums kalpo visiem kā iedvesmas avots jauniem darbiem. Un pašās beigās paldies maniem kolēģiem, ar kuriem tapa kopā šis ziņojums. Tāds Santa Dobela, Uģi Urtāna, Elīna Gušķika un Ieva Tūtera, kas bija aktīvi ekspedīciju dalībnieki. Bez viņiem mēs nekur nebūtu aizbraukuši. Mārtiņu Kuplo, kurš deva vadošas norādījumus un turpina dot. Un Gunta Dīma, Zāju Vistenu, Silviju Jansonu, kas neļāva apmaldīties tekstīlī un keramikas džungļos, un Gadu Dieziņu, kas ļauj jums to visu ieraudzīt. Paldies! Sirsnīgs paldies, Gundaga, un varbūt kādam ir kāds jautājums. Izskatās, ka viss, ko gribēja dzirdēt, ir pateikts. Es arī gribētu pateikt sirsnīgi paldies Gundagai, ka ļāva mums ļauties etnogrāfijai. Un paldies arī mazs sveiciens no mīļajiem kolēģiem.